Bēmbi ņemsiet? Pa 3,5. Izies cauri, pastīsies, vai nav kaut kur sarūsējis. Mults, stūre, krujīs, pusādas salons, 2 zonu klimats, stūru un pedāļi. Tā, dūriepakšas. Tāds, es teiktu, ka diezgan taisni izskatās. Ekoloģijas nav nejausmas, kas te ir. Te viss ir kārtībā. Riepiņas tie labas. Tā, vēl viena dūriepakša, sliekšņi. Es pat gribētu teikt, ka viņš galīgi nesarūsējas. Tad 10. gads, 2 dīzels, N47. To paprasīsim saimniekam. Ķēdes ir mainīts? Nē. Uz ko jūs cerējāt par 3,5? Pamērīs to krāsu. 110, 110, 120, 110, 120. Labi, tu komentāros klieks, ka stūrīši nav samērīti. 120, 120, 140. Uz acī jau maigi neizskatās, ka būtu krāsāts. 140, 130, 130, 120, 110, 140. Jo, nesarūsējis un vēl nekrāsots. 120, 120, 120, 120, 130, 110. Nu, nezinu. Man pēc mērītāja izskatās, ka te viss ir rūpnīcas krāsā. Jumts ir krāsots. Stoikas nav. 240, 180. Bet nav sarūsējis un nav krāsots. Atskaitot jumtu. Es jau mazliet uz acu paskatījos, nu viņš ir krāsots pilnīgi noteikti. Paskatīsimies, kas te ir ar stoikām. 190, 280, 320, 160. O, tieši pakalīti. Pa 3,5, uz ko jūs cerējāt. Nu, ja neskaita, ka krāsots jumts, viss pārējais pat izskatās nepieklājīgi labi. Te pat kaut kāda eļļa mainīt. Gan jau zināt, kur man sameklēt.